Digitalizācija ir vārds, kas laikam ir visiem uz mēles pēdējā laikā, un tā ir tik plaša tēma, ka par to varētu runāt stundām, bet man liekas, ka tā lieta, ko mēs dzirdam un arī novērojam ik pa brīdim, ka šī digitalizācija nereti tiek saprasta kā ķekša pēc. Ja mums ir mājaslapa, mēs pārdodam internetā savas preces, ja, ir kaut kādas tādas ļoti pašmērķīgi un varbūt nepilnīgi. Un man liekas, ka pirms vispār runāt par to, kādus digitālā visā instrumentārija lietas mēs izmantosim, ja, protams, sākt vienmēr ar strateģisko jautājumu, atbildēm strateģiskiem jautājumiem vispārībā, kas ir tas, ko mēs gribam sasniegt, un kas ir tas, ko mēs gribam pilnveidot, uzlabot, izmantojot šos digitālos instrumentus. Vai tās būtu automatizācijas risinājumi, vai tā būtu datu izmantošana, robotizācija, nezinu, visi iespējamie virzieni. Un tad, īsāk sakot, sākt ar to, ka saprotam bāzē vispār savus biznesa uzstādījumus, un pēc tam jau ejam pa soļiem tālāk, saprotot, kādi instrumenti, kādi risinājumi mums būtu piemērotākie, un jau pēc tam nākamais solis, kādas prasmes ir vajadzīgas mūsu darbiniekiem, lai to visu īstenot. Īsāk sakot, tā tēma ir ļoti plaša, un droši vien, ka tas minimālais komplekts, kas būtu vajadzīgs katram vadītājam, ir tāda vispārīga, vispusēja izpratne par to, ko vispār digitalizācijas vārds sevi ietver, un tur atkal ir ko mācīties un pilnveidoties katru dienu, jo tehnoloģijas un iespējas ar katru dienu, ar katru minūti burtiski attīstās. Tādēļ, jā, tā lieta nepārtraukta attīstīšanās un mācīšanās droši vien ir kārtējo reizi atgādinājums ikvienam vadītājam. Bez tā nekur.